Sveicināti! Es esmu Alus Sula, un es iemācīšu jums attaisīt savu suliņu. Iedomāsimies, ka jūs strādājat ofisā un ir pienācis pusdienas pārtraukums. Un jūs vēlaties iedzert savu suliņu, bet jūs nezināt, kā to dabūt vaļā. Tad lūk, es, Alus Sula, iemācīšu jums to izdarīt ar lietu, kas ir katra ofisā – papīrs. Šis ir tas maģiskais papīrs, ar kur jūs izglābtu savu pusdienas pārtraukumu ofisā. Šis ir parasts papīrs, baltā krāsā, bet jūs arī varat izvēlēties melnu, debes zilu, ugunīgi sarkanu, kādiem vēlaties, lai attaisītu savu suliņu ar glānci, tā teikt. Šis papīrs jums ir jāsalauj pēc iespējas cietāku, kādu jūs vien varat. Process ir ļoti vienkāršs. Jums lapi ir jālauj uz pusēm pēc iespējas vairāk reižu. Mūsu gala rezultātam būtu jāizstāsta apmēram šādi. Šajā vietā papīrs salacīts diezgan ciets, un ar šo vietu arī mēs taisīsim vaļā savu suliņu. Tātad suliņu paņemam apmēram šādi. Liekam papīru zem rādītāja pirksta un spiežam viņu klāt ar vidējo pirkstu. Tāpat laikā rādītāja pirkstu turam viņu klāt. Tad, nu lūk, esam attaisījuši savu suliņu ar papīru. Rakstiet savus komentārus lejā, subscribe augšā. Un atcerieties, pārmērīgas nektāra lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Vai jūs zināt, ka meitenēm, kas lieto suliņu, ir lielāks krūtis nekā tām, kas nelieto?